Viņa šodien izdomāja man paspīdzināt, viņa Twitterī paprasīja, lai jūs viņai sūtat bildes ar vissliktākajiem elektronikas risinājumiem. Par katru reizi, kad es saviepšos, man būs jāuzinstalē uz datoru viens vīrus. Precīzāk, izspiedēja vīrusus, jeb ransomware. Es iegāju internetā, atradu vairākus sarakstus ar vīrusiem, viņus visus lejupielādēju, bet neatkārto šo mājās. Kā es to darīju? Man ir iekšējs tīkls ar atsevišķu rūteru, ar atsevišķu ārēju IP adresi. Tā, lai šie izspiedēji vīrusi nevarētu piekļūt manām ierīcēm. Nu ko, aiziet, es skatīšos bildes. Katru reizi, kad es saviepšos, es ievilkšu vienu vīrusu šajā vīrusu mapē. Un šeit man ir maziņš skripts, kurš pašās beigās palaidīs visus vīrusus reizē. Un paskatīsimies, kas notiks ar šo datoru. Pagaid. Nu, aiziet, rādi, kas tev tur sagatavots ir. Tu esi gatavs? Sāksim ar Discord lietotājiem. Labi. Kas tev ir sakāms par kaut ko šādu? Tie vārdi ir labi nokūpējuši. Gaismu izstarojoši uzgriezens. Nu, šis vēl neizraisa tik lielu. Var gadīties, cilvēks ir kaut ko salaidz nedaudz uz īsā. Nākošais. Jā. Nedaudz. Smaržo pēc vīrusa? Labi, ņemsim Cerberu. Pašu pirmo izvilksim šeit, un parole ir infected, un mums ir pirmā instalācija. Uzmanīgi iekopēsim vīrusu mapē. Galvenais to nepalaist. Labi, nākošais. Nē. Smaržo pēc vīrusa. Wanna cry? Infected. Tie nav burkāni. Es redzu. Kāds ir izņēmis asfalta gabalu ar visiem vadiem. Šis ir skumji vairāk nekā viebīgi. Nē. Ņemam nākamo. Nu, zini kā, ja mums ir WannaCry, ņemam arī WannaCry plus infected. Nu, jā, šis ir darīts ne tik gara rinda, bet jā, šis vairāk ir žēl, ka tā ir jādara, lai nonāk pie kaut kāda risinājuma. Nākamais. Kas notika tam cilvēkam, ka viņam nācās ķerties pie šāda risinājuma? Jā, ļoti radoši. Ņem nākamo vīrusu. Starp citu, šim datoram esmu atslēdzis arī ugunsmūri, antivīrusus, Windows Defender. Te nav nekā. Paņemšu. Bitmap 2. Izklausās pēc tāda draudzīga pūkaina vīrusa ar rozā ikoniņu. Laižam tālāk. Kamēr man aizgāja, viņš ir reāli izzāģējis no mācplāca. Tas procesors, lai viņus nesabojātu. Nē, neviens tā nedara. Ko tādu es pirmo reizi mūžā redzu, izzāģēt no mācplāca. Cik tev bija grūti attāķēt āķīt un izņemt viņu ārā? Labi. Laplas. Vīrus. 5 vīrus mums jau ir. Aiziet tālāk. Tas ir reāli, tas nav skams. Lai gan šis man liek aizdomāties. Mums ir arī bankām, kad tu dari kaut kādas lietas ar karti, man liekas nobloķēt vai kaut kas, tad tev ir jānosauc tā parole, kur tu esi izdomājis. Un tu jau viņu nosauc vārdiem. Es šaubos, ka viņi pārakst un ka tā parole tiek glabāta šifrēta. Tā ir login parole. Jā, nē, login paroles neviens neglabā. Plain tekstā. Labi, šis prasās pēc vīrusa. Tera bonus vīrus mums aizies.
Labi, nākamais. Šis nav cringe, bet šis ir vairāk kā. Un, nu, droši vien kaut kādā Austrālijā. Principā es to māju momentā pārdot un pārvāktos. Oh, no! Paskaties, kāds tas instruments ir palicis. Un knāģis, jo tu vairāk skaties, jo sliktāk paliek. Aiziet Tendaus vīrus. Nu, labi, ja kādam ir drošinātāji, tad vienkārši pliks lodēm vietas, vai arī es kaut ko vēl te neredzu. Jā, nu šis ir tāds. Nu, protams, ka tā darīt nevajag. Nu, ja tas ir reāli, tad tam elektriķim vienkārši vajag paaugstinājumu. Te ir vīrus. Lai iet protect. Nē, profect. Es domāju, protect varbūt aizsargās mani. Nākamais. Twitter lietotāja Demokritis darbnīca, un tas ir viņa pirmais setups pirms daudziem gadiem, viņš sāka interesēties par elektroniku. Un viņam nebija vieta, kur to darīt, un tas notika pagrabā. Nu, visu cieņu, ka cilvēks ir tam pievērsies, un te nav pa ko viekties. Man gals joprojām izskatās līdzīgi. Tā kā viss kārtībā, man liekas, katram, kurš nodarbojas ar elektroniku kādā brīdī, šitā izskatās gals. Un tad nākamajā bildē mēs redzam vienu no viņa eksperimentiem. Nē, nu, jā, te viņš lodē normāli, nu, es arī bieži stutēju, kā var, viss kārtībā. Tiem, kas nesaprat, tad paskatieties, kur viņi tur lodām ar Mock Epic. Tātad Čovina atsūtīja Twitter lietotāji ar vārdu Luks Vienacis. Viņa nezina, vai tas skaidās gan labs elektrokriņš, bet tas esot rezultāts, kad citēja, kad viens stulbs sievšas mēģinot vilkt jaunu lampu pāri badu un mēģina kaut kā glābt situāciju. Jā, nu, zem špakteles tev vairs normāli nepaslēps. Pirmkārt jau kriņģi par to, ka jūra badā. Šis prasās pēc vīrusa. Mavaru 1-2 aiziet. Labi, tālāk. Tātad šis mums ir no Eduarda, un tas ir internetu pieslēgums Rumānijā. Es redzu, tur ir optiku. Jā, tur ar ūdens izturību būtu jābūt uzmanīgam. Tad mums ir tāda muģekļa un brīnuma visādi redzēt. Šitas slikti, bet nē, nākamais. Oh, no! Kā? Kā? Tas ir gājis. Kā var tik precīzi cauri sadalstam skapim prasās pēc viena vīrusa? PNG vīrus būs labi. Šis tev ir no manis. Kāpēc? Kam bija svarīgi viņus sakrustot? Aiziet Scribble. Nu ko, skatīsimies, kas notiks. Laižam palaist. Destructive version vai recommended. Tā, pagaid, check payment, kaut kāda meitene, kaut kādi uzraksti. Pagaid, jārestartē dators ātri. Pagaid, kur palika? Restart. Yes. Pagaid, kā es varu... Ai, peli. Es nekustam peli. Pagaid, izslēdzās. Oops, your important files are encrypted. Viņš ir izdzēs pilnīgi manu desktop. Please read. What's wrong with my files? $300 bitcoin jāpārskaita uz šito adresi. Pay now if you want to decrypt all your files. Interesanti, ka šis izdzīvoja. Pārējie izskatās, ka viņš ir viņus visus apkarojis un
izdzīvojis vienīgais no visiem. Principā dators ir pat lietojamāks, kā es biju gaidījis. Es domāju, ka es viņu pat nevarēšu ieslēgt. Vienīgais, ka pēc 6 dienām visticamāk tas tiks iznīcināts pilnībā. Starp citu, paldies par datoru Mārtiņam Zējniekam, var pieskot viņam šeit. Ja tev patīk šāda veida saturs, tad ieliec laiku vai tīkšķi šim video, abonē manu kanālu, un es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies.